Vakar, mīļie televīzijas skatītāji, jaunā gada pirmajā dienā melodiskās mūzikas raidījums Vilciens Rīga Valka novēl visu to labāko. Protams, svinības bijušas noteikti garas un pamatīgas, bet tagad laiks veldzēties labā muzikā. Nu, skatos, tuvojamies Valmierai. Valmiera faktiski jau tikko ir bijusi, un es domāju, ka pavisam drīz ballīte varēs turpināties. Jo es redzu, pazīstamas sejas ballīšu orķestris no Valmieras 1. janvārī. Super, nākat tālāk, iekārtojamies. Es ceru, ka nosvinējuši jūs esat kārtīgi. Jā. Protams. Jā. Tikko modušies. Super! Nu, mīlīši, protams, 1. janvāris muziķiem un arī dzelzceļniekiem nav tā visvieglākā diena, bet te pašā laikā arī prieks. Svētki jau gandrīz pavadīti, bet 1. janvāra vakars, protams, arī ir īsti svētki. Un ballīšu orķestrim, kuram gan citam tik labi piestāvētu būt šeit, ja ne jums. Kā starp citu pavadījāt jaunā gada nakti? Nu, protams, strādājot. Strādājot? Kurā vietā tad? Darba duna. Nu, Valmieras kultūras centrs kā nekā. Aha, Turpat skaidrs, mājās. Nu jā, savādāk jūs nemaz nevarētu atbraukt ar šito vilcienu. Bet lustīgi bija. Protams. Valmierā vienmēr ir lustīgi. Skaidrs. Nu, es teikšu, arī gala punktā Valkā arī vienmēr ir lustīgi. Es ļoti labi saprotu, ka pēc visas naktas ballēšanas, dziedāšanas, spēlēšanas nav viegli ne runāt, ne arī uzstāties, bet kārtīgām muziķiem jāspēj vienmēr. Vai izdevās arī pašiem laimes izliet naktī, ja bija jāspēlē? Nu, mēs jau ceram, ka vairāk tie jo mums tā gal galā ir darba diena. Nu, pa lielam darba nakts. Nu, paklausies, bet darbam jābūt svētkiem, īpaši ballīšu orķestrim. Darbs ir svētki, mūsu darbs ir svētki, bet vairāk tā kā priekš citiem. Nu, skaidrs, bet tad arī 1. janvārī, starp citu, visu dienu vēl un vakar drīkst liet laimes, un es tūlīt pārbaudīšu, ja jūs aizbrauksiet vēl, paspēsiet šovakar. Jā. Galu galā vēl gan agres priekš 1. janvāra, lai jūs zinat, ko īsti tā laime nozīmē. Pirmais. Ja tā laime iznāk ar tādiem tā kā burbulīšiem, ko tas nozīmē? Kas tas varētu būt? Daudz dzirkstoši dzērieni? Nē. Tomēr atcerēsimies, ka šīs tradīcijas nāk no tiem laikiem, kad latvieši vēl dzirkstošus dzērienus dzēra diezgan maz, 300 atpakaļ gadus. Labi rūkst maize? Nav. Nu, vēl. Kas vēl? Jā, lūk. Laura zina, kur tie vēži ziemo. Jā. Tātad, jo vairāk burbulīšu, jo vairāk naudas būs nākamajā gadā. Un es domāju, ka uz šitās labās noskaņas, jo jaunā gada 1. dienā, ja daudz runās visu gadu, es domāju, pienācis laiks dzirdēt vienu dziesmu, tai jābūt lustīgai. Kas tā būs par dziesmu? Nu, tā būs dziesma, ko mēs arī daudz paši spēlējam, un kas ir tāda kā noslēdzošā dziesma mums, kas publikai ļoti patīk, un viņi var izlādēt savas pēdējās enerģijas palikušas ballītē. Jā. Un dziesmas nosaukums Redz, kā to ar mani no grupas Tums repertuāra. Jā, tā ir baigi labā dziesma, un es teikšu, ka šoreiz ir tā, ka nevis pašās beigās mēs izlādējam to, kas palicis, bet tagad tie pie televizora ekrāniem uzlādējās, un tās beidzamās paliekas, kas bija 5 rītā, tagad pie televizora uzlūdz dāmas, kungi, un ja nav neviena kunga, tad dāmas uzlūdz dāmas un iet vaļā 1. janvāra ballīte. Uzvarēt vai nepaspēt, tu vari mani nobremzēt, kad tavs acu skatiens mīlas pilnais. Būs tas, kas man izmērēs garu sienām, tad, ja nepaspēs neviens mani pāraut prom no zemes. Redz, kā tu ar mani, redz, kā es ar tevi. Divas dienas vēlāk kaimiņiem būs norēbēs, kad tu ar mani spēlēs. Redz, kā neizdodas tev
būs jāpadodas. Prieks jau, kur tu rodies, es aizvešu uz dienvidiem pa baltiem koku mākoņiem. Nebaidies, es neesmu tāds pārlieku gudrs Hipokrats, kam žēl laiku notērēt ar tevi. Arī tu jau nesi tā, kas dzīvo tajā pasakā, kur tās princeses guļ stiklā zārkā. Redz, kā tu ar mani, redz, kā es ar tevi. Divas dienas vēlāk kaimiņiem būs noriebies, ka tu ar mani spēlēs. Redz, kā neizdodas, tev būs jāpadodas. Prieks jau, kur tu rodies, es aizvešu uz dienvidiem pa baltiem koku mākoņiem. Vēlāk kaimiņiem būs noriebies, ka tu ar mani spēlēs. Redz, kā neizdodas, tev būs jāpadodas. Prieks jau, kur tu rodies, es aizvešu uz dienvidiem pa baltiem koku mākoņiem. Redz, kā tu ar mani, redz, kā es ar tevi, un šī ļoti laba tēma, lai saprastu, kā tad, redz, jūs satikāties, jo tad Renārs Veličko, es saprotu, ir tas cilvēks, kas sapulcināja kopā šo orķestri. Kā tas notika un vispār iepazīstinājām televīzijas skatītājiem, jo, protams, ne visi zina, kuru sauc. Kā? Nu, tātad patiesībā tas idejiskais tēvs mums ir reku šeit sēž. Nesaka, ka tu esi māte. Viņš ir vairāk māte. Labi, nu idejiskais tēvs. Idejiskais tēvs ir Mārtiņš Birnis, kura ideja tā arī ir. Tālāk Laura Saukāne. Kuras ideja tā nav, bet viņa labi iederējās. Viņa labi iederējās, jo viņa visu laiku tur tā kā mūsu redzeslokā Valmierā bija. Jūs ar binokļiem skatījāties. Upmalā vai ne vasarā, jā, noskatījās labi. Gaimalā. Jā. Tātad Āris Pickainis. Pievienojos tikai šogad. Viņš pievienojas mazliet vēlāk. Nu jau vairs ne šogad, pagājuši gadu. Jā. Tieši tā, šogad. Jā. Nu, Mārcis Steinbergs. Jā. No sākuma jau pievienojos jums. Jā. Kādu laicību. Kā? Viņš nav viss pusvadītājs, viņš ir īstais vadītājs no paša sākuma. Nu jā, viņš ir tas, kurš, kā saka, tīri muzikāli. Visu to ritmu, kas satur kopā. Ne tikai muzikāli, viņš arī ir tas, kas mūsu saimniecību savāc, saucamos vādus, kastes, stumbas. Jā, tad, kad mēs beidzam, mēs ejam prom. Mēs ejam prom, viņš visu savāc pēc tam. Tā kā, ja jums vajag kādreiz mazums, jūs nevarat kaut ko savākt zvanam un viss būs kārtībā. Ļoti labi. Nu, es saprotu, ka kolektīvs jums ir draudzīgs, gana lustīgs. Mēs zinām, ka latviešiem ne tikai tie ātrie gabali patīk, ka bez tādas sērīguma, kas mums katrā ir iekšā smeldas, iztikt nevar. Tādēļ es domāju, pienācis laiks arī noklausīties vienu skaņdarbu. Iztaisīsim pārsteigumu nevis latviešu, bet igauņu, ne, angļu valodā. Jā. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountains, flowing in the breeze. Country roads take me home to a place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, all my memories gather around her. Miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky. Missed the taste of moonshine, teardrops in my eye. Country roads, take me home
to a place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, I hear the voice in the morning now. She calls me. Radio reminds me of my home far away. And driving down the road, I get the feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads, take me home to a place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, take me home to a place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, take me home. Country roads, take me home. Country roads. Nu, tas tāds amerikāņu country gabals diezgan labi zināms, bet burtiskais tulkojums nosaukumam varētu būt kāds? Nu, tā tad ved mani mājās. Pa lauku ceļu. Mans dzimtais ceļš. Dzimtais ceļš. Man likās country. Nu, country tas ir tā kā arī mans iemīļotais ceļš. Nu, mēs te spriedām, tikmēr, kamēr jūs spēlējāt, kur tā smeldze Latvijas lauku ceļos, draugi. Ja pabrauciet tagad pa vienu lauku ceļu. Tāda smeldze pēc tam ir autoservisā. Tas, ka maz neliekās. Vai ne? Bet vēl par tiem laimes liešanām. Tagad nākamais. Man, protams, arī ne visu es atceros. Man pašam jāpalasa, kas tur tagad būs. Ja izlietā forma atgādina kuģi. Ceļojums. Jā! Garāks ceļojums. Jautājums tā. Vai kādreiz ir iznācis arī uz kuģi uzspēlēt? Nu, pagājušā gadā, kā lai saka, uz valsts svētkiem, mums bija iespēja doties uz Stokholmu, piedalīties trimdes latviešu valsts svētku svinībās. Un viņi tos svētkus tagad svin tā lustīgi, nevairs tikai ar svinīgām uzrunām un svinīgo koncertu, bet ar štovētiem kāpostiem, desiņām. Tas droši vien visu laiku viņiem ir. Un riktīgu balli. Latviskā garā. Jā, latviskā garā ar Valmiermuižu salu un vēl daudzām citām labām lietām. Un jūs tā bijāt uzlustējušies, ka atceļā uz kuģa bez honorāra vienkārši vēl nolaidāt 5 stundas, ja? Ne, uz kuģa nav iznācis, bet ar kuģi ir iznācis. Nu, jā. Bet tas mans jautājums bija domāts arī tādā ziņā, ka faktiski spēlēšana uz kādu prāmi, kas regulāri kursē, viņš iedod baigāko skolu, jo tur ir ļoti dažāda publika. Nu, tur ir jāspēlē vai vētra, vai saule. Nav kādreiz ienācis prātā, ka jāpaņem visiem atvaļinājums, droši vien katram ir kaut kāda sava nodarbošanās, un tad mēnesi ar prāmi. Nu, šāds plāns mums ir savā starpā pavīdējis, redzēs, laiks rādīs, kā tur būs. Jātiek galā kā ar jūras slimību. Jā, tā es varu. Jā, noskaidro. Nu ko, vēl vienreiz. Laime. Tad vēl mēs sakām, ka drīkst liet laimes 1. janvārī, gan raidījuma laikā, gan vēlāk, tikai ievērot, protams, ugunsdrošību. Ja izlej zirgu, kas tas būs? Jauns auto? Klausies, viņš ir folklorists. Viņš skatās pareizajās atbildēs. Nē, es neko neredzu. Nē, viss kārtībā. Ja izlej puķi, Sievas māte. Nevelk stopus, nav. Sievas māte? Nē. Puķis ķīniešiem tas ir kaut kas labs, un daļa jau nāk no arītiem. Veiksme. Jā, cerība piepildīšanās un bērna piedzimšana. Un ziedi? Ziedi. Jauna mīlestība. Jā, precības vai jauna mīlestība. Jā, ļoti labi. Nu, tomēr jūs esat īsti latvieši, kas spēj saprast, pat nezinot, droši vien grāmatā nebijāt lasījuši līdz šim,
un šovakar mājā jāizliek. Kādu dziesmu mēs tagad noklausīsimies? Mēs tagad klausīsimies dziesmu Šautiņš. You know you make me wanna shout, look my hands jump and low, my heart stop and throw my head back. Come on now, don't forget to say you will. Yeah, don't forget to shout, yeah, 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 yeah. Say you will, throw your head back, baby. Come on, come on, throw your head back, woo. Come on now, say that you love me, say that you need me, say that you want me, ain't gonna agree me. Come on now, come on now, come on now. I still remember when I used to be 9 years old. Yeah, yeah, how I was over you from the bottom of my soul. Yeah, yeah, now that it's old enough, you know too much. You wanna meet me, you wanna love me so. I want you to know, I said I want you to know right now, you've been good to me, baby, better than I've been to myself. Yeah, yeah, and if you ever leave me, I don't wanna nobody else. Yeah, because I want you to know. No, I said I want you to know right now. You know you make me wanna shout, woo, shout, woo, shout, woo, shout, woo. All right, all right, all right. Take it easy, take it easy, take it easy. All right, all right, all right. Hey, hey, shout now, jump up and shout now. Everybody shout now, everybody shout now. Everybody shout, 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 on, shout, 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 on, shout, 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 on, shout, 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 on, shout. Well, I feel Pats nosaukums Ballīšu orķestris nozīmē, ka jūs sapulcieties kopā ar domu spēlēt balles. Bet ballēs ietilpst arī, piemēram, kāzas, tā arī ir balle. Nu, tā ir, mēdz teikt, cilvēka dzīves tā galvenā balle. Jau ir sanācis daudz? Protams, protams, ļoti daudz. Katra vasara mums. Es ceru, ka viņi visi ir kopā vēl joprojām. Tiem, kuriem esam spēlējuši. Vispār jums vajadzētu uztaisīt salidojumu starp citu. Ļoti labi ideja. Jā. Draugi mīļie, tie, kas tagad skatās, drīz būs salidojums, var aiziet visi satikties. Sekojiet līdzi. Jā, un vēl varēs kārtīgi paballēt. Bet nav kādreiz arī gribējies tā kā, kādu savu skaņdarbu ierakstīt un kādu uztaisīt tādu programmu, kas nav priekš balles, bet koncerts? Arī tāda pieredze mums ir sanākusi pirms kādiem 2-3 gadiem. Mēs veidojām koncertu programmu, kas bija saistībā ar Baltijas ceļu. Jā. Bija tāda lieta. Augustā mēs iestudējām dziesmas, kas bija aktuāls attiecīgi 1989. Gada atmodas laikā, kad notika Baltijas ceļš, un tad mēs arī šādu programmu izpildījām. Jā, tā bija. Lai gan, ja runā par oriģinālu muziku, tad Renārs mums ir tāds ļoti radošs cilvēks. Viņam tagad pamazām paralēli top savs tāds, teiksim, varētu teikt, tā domāju, solo albums, disks, un es ļoti ceru, ka viņš to pabeigs, tad viņš arī varbūt pieķersies. Viņš atļaus vienu skaņdarbu nospēlēt arī atļaus mums nospēlēt. Jums ar asinīm būs jāparakstās. Tieši tā. Skaidrs. Bet es tiešām novēlu, lai beigās pēc kāda laika, un tas varētu būt mans jaunā gada novēlējums, pēc kāda laika, kad cilvēki dzirdēs, balli spēlēs Ballīšu orķestris no Valmieras, viņi zinās, un viņiem ir tas foršais gabals,
Nu, es nezinu, kā viņš sauksies. Jā, sapratu. To mēs varam tagad apmēram apspēlēt, kas tas varētu būt. jā. Zem eglītes maza ballīte. Jā. Jo tas tomēr baigi forši, vai ne? Ka ir arī viens tāds Protams, savs, jā. ko pēc kā viss atpazīst. Piemēram, es zinu, ka afaceļam noriebies. Zemeris vai ne? Vai pieneris. Ja? Jā. Bet tomēr, ja ir, tas jaukāk, ka nav, vai ne? Protams. Bet pagaidām, kamēr vēl tāds skaņdarbs ir tikai līdera galvā, vai sirdī, vai dvēselē, to mēs nezinām. Paklausīsimies arī vienu ļoti visiem labi zināmu skaņdarbu, kas atkal 1. janvāra dienai ļoti labi piedarās ar tulkojumā latviešu valodā mīli kādu. Draugi mīļie, mīlestības nekad nav par daudz. There's a light, a certain kind of light that's never shown on me. I want my life to be, to live with you, live with you. There's a way, everybody say, to do each and every little thing. But what good does it bring if I ain't got you, ain't got you? Baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, love somebody the way I love you. In my brain, I see your face again. I know my frame of mind. And you ain't gotta be so blind. And I'm blind, so blind. I'm a man, can you see what I am? I live and breathe for you. But what good does it do if I ain't got you, ain't got you? Baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, love somebody the way I love you. To love somebody, love somebody. Baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, love somebody the way I love you. Jā, nu šodien te mūsu ballīte dziesmas pamatā tikai angļu valodā. Bet kā tas ir tad, kad cilvēks aiziet uz balli? Tad viņiem arī būs jāklausās tikai angliski, franciski, spāniski, latviešu dziesmas nav? 50 uz 50. 50 uz 50. Viņam jāsamaksā 50 eiro, un tad viņš dabū latviešu dziesmu, jā? Kamēr nav uzlikts uz Vēl viena klavierēm. ļoti laba ideja. tas ir simtnieks, 50 uz 50. Nu, jā. Tātad
Es saprotu, ka puse apmēram ir ārzemju valodā un puse ir latviešu valodā. Jā. Kā tā atlase, kā tas notiekās? Kā vispār jūs liekat to muziku, ko jūs spēlējat ballē? Tas vienmēr ir viens un tas pats, ja jūs tomēr skatāties kāda publika? Nu, ir jāseko drusciņi līdz auditorijai, kas ir atnākusi. Un tas arī nosaka to repertuāru sadalījumu. Atsakot, ja tā ir pensionāru balle, tad nebūs tā, ka tikai rokenrola visu laiku. Nu, protams, ka nē. Jā. Tikai Tad būs arī 90%. kāds valsts. Jā. Lai gan pensionāri ļoti labi dejo rokenrolu. Labāk Jā, nekā tie, kas vēl būs pensionāri. Nu, pareizi, tāpēc, ka viņu jaunībā Jā, rokenrols. Nu, tieši tā. Tieši tā, jā. Tagad Skaidrs. Tad īstenībā es domāju, pienācis laiks pensionāriem nodziedāt vienu rokenrolu. Rokenrols ir karalis! Tieši tā! Listen, everybody, let me tell you about rock and roll. Oh, feel that rhythm and it's really gonna through your soul. She said, come along with me to the land of make-believe. She said, I'm a rock and roll is king. She loves the rock and roll and she plays it all night long. Oh, that's all she ever tells me when I call her on a telephone. She said, feel that job and beat and get up on your feet. She said, when my little Alabama rock and roll is king. Oh, let those guitars play, play for me, play for me. Oh, let that song ring out. That's how it's meant to be. It rolls like train that's coming on down the track. She rolled over and she gave Tchaikovsky back. She loves that driving beat. She goes dancing on down the street. She said, where my little Alabama rock and roll is king. Oh, let those guitars play, play for me, play for me. Oh, let that song ring out. That's how it's meant to be. When she comes around, I'm listening to the radio. She says you can't do that 'cause all I wanna do is rock and roll. Now here I'm gonna stay where that music starts to play. She said, where my little Alabama rock and roll is king. She says, where my little Alabama rock and roll is king. She says, where my little Alabama rock and roll is king. She says, where my little Alabama rock and roll is king. She says, where my little Alabama rock and roll is king. Jā, rokenrols tiešām ir karalis. Un tie, kas spēlē rokenrolu, tie parasti arī paši ir karaļi citos pasākumos. Iznāk kādreiz pašiem aiziet uz kādu citu balli. Īstenībā reti. Tiešām reti. Nu, agrāk bija tā, ka puiši teica, nu es neesmu balli, tāpēc, ka man reti zobi, bet jums ar zobiem viss ir tā kā Nē, nu- kārtībā. Vienkārši tādēļ, ka jūs spēlējat visu laiku. Bet kādreiz Jā. negribās tā pašam aizlaist tur stāvas vidū labāko, smukāko meiteni vai Laurai smukāko puisi uzlūgt un tā 5 dejas pēc kārtas. Nē, nu, droši vien jau, kad gribās. Un tas ir arī svētīgi paklausīties, ko te spēlē kolēģi. Un ko Reizēm kolēģi? jau arī sanāk aiziet. Ārim Un kas ir tā muzika, ko jūs katrs gribētu paši dzirdēt? Un, ja jūs precētos tagad, nu, patās, ka
ka tu droši vien vēl Netik neizprecēji. drīz. Netik Netik drīz. drīz arī neplānoju precēties. Neplānē. Līdz martam noteikti nē. Noteikti. Skaidrs, 1. aprīlī varētu būt jau. Nu, kas ir tā muzika, ko tu savās kāzās gribētu dzirdēt? Nu, pieņemsim, ka tas notiktu 4. jūnijā. Nu, tie droši vien būtu 50. gadu mūzika, rokenrols arī. Jā, tā. Bet dažāda mūzika, noteikti dažāda mūzika. Tātad ne tikai pensionāri klausās rokenrolu, arī jauni cilvēki, tas ir forši. Nu, un pārējie? Nu, jums jārunā, es jau esmu apprecējies. Man te vairs nedraud. Nu, labi. Paganu. Nu, tu būsi vedēji tēvs. Jā, mazums. Jā. Tu esi arī bijis vidētājs. Jā. Jā, man jau vairāk tomēr vēl tie 70, 80 gadi. The Purple. Nevieglāk, Smoky, Suzy Quattro. Jā, Aha, arī labi. Nu, Laurai. Droši vien, lai līdz tam laikam būtu jaunas kvalitatīvas latviešu dziesmas. Pašai. Arī varbūt, jā. Un tad tu muziķiem pasūtītu, es gribu savu dziesmu, lai jūs kā pirmo valsi nospēlējat šito. Laura arī tad raksta dziesmas? Viņa raksta, bet viņa mums nesaka. to vēl neatklāja. Pakluso. Pakluso droši. Nu, un tev? Nu, man patīk vispār ļoti dažāda mūzika, un es droši vien savās kāzās arī tādu maksimāli dažādu mūziku gribētu arī dzirdēt. kad tas būs, Renā? Ar tādu domu, Kad būs kādas? ka tie viesi arī tomēr katrs grib kaut ko priekš sevis. Un būtībā es saprotu, ka tas arī ir tas jūsu kredo, ka Jā. muzikai jābūt ļoti dažādai. Jā, Un to tieši jūs arī cenšaties katrā ballē faktiski Jā. piedāvāt cilvēkiem. Tas bija arī viens no vadmotīviem, kāpēc mēs sanācām kopā ar tādu domu, ka lai tas cilvēks, kas atnāk mūs klausīties, lai kāda būtu viņa gaume, viņš kaut ko vienmēr Vismaz atradīs. vienu. Nu, vismaz viens gabals būs. viņam. Beidzot, saka. Mums bija ļoti, ļoti tāda interesanta reize. Mēs spēlējām Rujienā vienu balli, un viens tāds Cienījams. cienījams vīrs, kungs, garām ejot, viņš saka, nu, ziniet, tik daudz pa ballēm es staigāju, bet, lai spēlētu Midnight Oil, nekad nebija dzirdējis. Nu, Jā. mēs spēlējām vienu kompozīciju no tās grupas, un tas viņam bija tāds šoks, patīkams tajā vakarā, jo viņš teica, ka viņš nebija nekad ballēs dzirdējis tādu mūziku. Jā. Bet ir arī tā, ka pienāk klāt un saka, nu, es ļoti gribētu, nu, piemēram, zīlīti, līvu. Jā. Tad jūs varat, jums ir kladīta, ko jūs varat atšķirt un teikt, jā, tādi klasiski ejošie gabali. Protams, jā. Nu, Bet nav kladīte. ir jau kulta dziesmas, bez kurām neiztikt, un tieši tāda ir arī zīlīte. Gal galā, tāpēc arī mēs viņu spēlējām un zinām. Labi, zīlīte. Kā ar krauklīti? Krauklītis sēž Krauklītis sēž ozolā. Lūdzu, bet tādā izdejojumā ritmā. Nu, kordirģents pienāk un saka, es gribu krauklītis sēž Jā. ozolā. Varētu? Nē, tā ir tautas dziesma. Tautas mūzika, tad mums ir repertuārā arī šis tas mazliet no tautas mūzikas, jo patiesībā Laura spēlē arī violi. Un tautas mūzikā tas ļoti labi iedarās. Neapšaubām. Es Mazliet arī arī dzirdēju, akordeons ka kāds no jums spēlē trompeti. Nu, Ārs ir tā kā Ballēs gan nesenāk mūzikas spēlēt. skola trompeti. Bet tā būtu forša lieta, ka kaut vai vienā Jā. ar tādu fanfāru, dāmu deja un tad tādu ar surdīnīti. Renārs jau arī spēlē trompeti un Mārtiņš mežā. Jā, mēs arī mazliet spēlējam pūšamos. Tātad, ja visi striķi trūks, tad faktiski jūs varat arī nodibināt tādu kvartetiņu, kas spēlē kapos, vai ne? Arī jā, bet mums Valmierā ir diezgan liels konkurents. Gunārs Geduševs to ir, kā lai saka, izēst. Monopolizējis. Jā, pilnībā. Un tur ir grūti ielausties. Nē, tad jūs varat uztaisīt vēl vienu tādu jaunu piedāvājumu. 5 no rīta pie mājas dzimšanas dienā. Kā brauc no ballītes pa taisno? Jā, Tieši tā. jā. Un iedomājieties, cik tas būtu īstenībā forši, Jā. ka visas apkārtējais kvartāls pieceļas ar tādu foršu pūtēju muziku, un visi zina, tur Jānim vai Pēterim šodien 50.
Redzat? Šodien es esmu ļoti devīgs ar dažādiem noderīgiem padomiem, ļoti kā jau labs jaunā idejas, gada ļoti labs pirmajā dienā. Nu, ja tā kā jaunā gada pirmajā dienā tiešām es gribu novēlēt gan jums, gan televīzijas skatītājiem, lai vienmēr ir daudz smaida, lai tas smaids nav jāizspiež, bet lai viņš nāk pats no sevis, lai ir daudz jauku notikumu un daudz jaunu tikšanos, bet lai ir arī tādas tikšanās, ko tu gribi vēl un vēl. Tieši tā. Un es domāju, ka balīšu orķestrim vislabākais novēlējums un jums visiem būs tad, ja viņi nodziedās dziesmu, kas tā arī saucās. Vēlreiz. Un savukārt es teikšu, draugi mīļie, ka melodiskās mūzikas raidījums Vilciens Rīga Valka brauks pie jums vēlreiz katru svētdienu 19:45. Un, protams, atkārtojumos. Laimīgi jauno gadu! Tavas rokas sasildīt, vēlos vēlreiz tavai pierei pieskarties, vēlos, negribu tevi pazaudēt. Nav atmodies tev sejā, acis ciet, tomēr jūtu, elpojam tevi, sapnī klusi, kaut ko domājam sevi, varbūt rīt acīm ciet, tu celsies ātri, kaut kur tālu, tad jau būšu es. Kāpēc kamēr nāks tu klusē un gaidi, atnāks rīts un atņems vārdus tev. Tad vairs neapvērsi vārdi. Kāpēc gaidi vēl? Kāpēc gaidi vēl? Vēlreiz tavas rokas sasildīt, vēlos vēlreiz tavai pierei pieskarties, vēlos, negribu tevi pazaudēt.